Pastāstīšu tev, kā īrēt dzīvokli gudri, kā pārbaudīt īpašnieku, dzīvokļa stāvokli un izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Un tā ir 7. daļa mūsu mācību stundas dzīves skola. Pārējos mācību priekšmetus tu vari apgūt VSKLV tālmācības vidusskolā. Pirms doties uz dzīvokļa apskati, obligāti pajautā īpašniekam, kādas ir komunālās izmaksas ar pierādījumiem. Dzīvokļa apskates laikā obligāti atver logus, paskaties griestus un stūrīšus. Ja pamanīji tumšus pleķus vai mitrumu, tad vācies prom no šī dzīvokļa. Obligāti pārbaudi elektrību un ūdeni. Ieslēdz kaut ko rozetē, ieslēdz gaismu, ūdeni. Mājaslapā zemesgrāmatu.lv obligāti pārbaudi, vai īrnieks tiešām ir īpašnieks un viņam nav nekādu parādu. Ja viss ir kārtībā, pieprasi īres līgumu. Ja tev saka, noformēsim visu bez papīriem, skrien prom. Obligāti pārbaudi līgumu no A līdz Z. Pārbaudi, vai tev nebūs jāmaksā lielāka summa nekā bija runāts. Pēc līguma parakstīšanas obligāti sataisi bildes visām mēbelēm, visai tehnikai, kur ir defekti. Un vēl viens ieteikums, kurš varēs tevi aizsargāt no nepatīkamām situācijām, tev nepieciešams izvēlēties vienu no 3 variantiem. Apsardzes pakalpojumi ar signalizāciju, neliela kamera var pat BU, kuru tu novietosi gaitenī pretīm durvī, vai samainīt vienu no slēdzītēm, lai aizslēgt savas durtiņas tikai ar to atslēgu, kura ir tikai tev un tiem, kas ar tevi dzīvo. Bija noderīgi, obligāti saglabā, pieseko VSKLV un nāc pie mums mācīties.